es domāju, ka ir pienācis pēdējais laiks vēlreiz pieņemt to, ka pasauli mainās, un otrkārt saprast, ka lietas ir tādas, kādas tās ir. Nevis kolektīvi, individuāli, tā teikt, uztraukties, cepties vai kritizēt. Ka mēs arī apmaldījāmies aizdītā gadā. Kaudzu? Arī apmaldījušies bijām. Beidzot jāpieņem tas, ka bijām apmaldījušies. Mums ir jāpieņem tas, ka šobrīd pasaule mainās un ka lietas vairs nav tādas, kādas tās bija. Tas ir vēlreiz gan prezidenta rakstā, gan ārlietu ministra ziņojumā. Pasaule mainās, starptautisko tiesību ietvars šobrīd ļurkājas. Jo ātrāk mēs pieņemsim realitāti. Bet kas traucē pieņemt? Nu, kas traucē pieņemt jums? Jūs sēžat pilī, kas tieši traucēja pieņemt? Bet arī veidi, kā jūs uzdodat jautājumu, šķiet, ka arī jums traucē to pieņemt. Mums ir jāspēj. Kas man traucē pieņemt? Man nekas netraucē pieņemt. Es šitien sēžu šitās diskusijas par Trumpu pirms gadus tos pašus jautājumus gan uzdevu. Nu, kad ir jau ziepes, jau atnākušas jau. Ziepes ir un bet būs. Mēs jau rīkojamies. Tieši, un to mēs neteiksim, ja tas valsts noslēpums. Atšķirībā no citiem mēs rīkojamies. Bet es drīkst arī īsti norēdīt. Jūs apgalvojat, ka mēs rīkojamies kā Somija. Nu, sakiet, vai tā tiešām ir, man liekas, ka nav. Ir. Ja mēs, teiksim tā, vispirms mums ir jānodala, kas ir mēs, Eiropa vai Latvija. Un vēlreiz pie pamatiem. Pirmkārt, mūsu drošības situācija šī gada laikā ir pasliktinājusies. Numur 1. Numur 2 ir izveidojies līdz ar to pasliktinoties zināms vakums Latvijai. Kā mēs šo brīvo vietu aizpildīsim, jo Amerika to visu vairs neaizpildīs. Ja mēs runājam par Somiju, es varu iemest šeit tādus asākus piedāvājumus. Ja? Mēs varējām varbūt tās klimata ministrijas vietā izveidot tā kā Zviedrijā civilās aizsardzības ministriju. Jo, ja mēs skatāmies, piemēram, kas ir izdarīts civilās aizsardzības laukā, tad šeit, neļaujiet man samelot, bet man liekas, pēdējo 2 gadu laikā ministru kabineta līmenī neviena sapulce nav notikusi.